Šlesers draud atriepties Tēvzemei un brīvībai LNK par to, ka šofera dēlam jāpamet siltais amats un brīdina neaiztikt pārējo Šlesera cilvēkus, citādi atriepšoties tad, kad kļūs par Rīgas mēru. Jā! Šofera dēls vairs nestrādā Latvijas dzelzceļā. Arī malu mednieki pošas uz izēju. Buldozers, kas līdzinājis ceļu uz ienesīgām vietām valsts iestādēs, arī ir apstādināts. Raķete, kas dedzinājusi nodokļu maksātāju naudu apšaubāmos projektos, ir izjaukta. Astoņkājus ir ievainots. Rezultātā draudi un solījumi atriepties. Uz ko tēmē Šlesers?